Labi, sākam. Jā. Nopietns sākums, ne? Pats montē? Pats lipināja kopā. Kāpēc mēs tā esam? Varētu domāt, ka tāpēc, ka pasaules kausa sākās Jā, mums parīt. jāpaspēj vēl nopublicēt. Galvenais, man liekas, ka pirms pasaules kausa jāpublicē. Jā, no rīt būtu Jā. labi. Rīt no rīta vai 5 vakarā minūtes šovakar. parunāt par kaut ko ar pasaules kausa saistīt. Jā, varētu Vai domāt, ka mēs pasaules kausa dēļ esam satikušies, bet tā īstenībā nav. Jo mums jau vasaras laikā tāpa ideja, ka vajadzētu parunāt par jauniešu basketbolu, par jauniešu izlasēm patiesībā. Un īstenībā tā ideja laikam tā sāka apaļoties un pat nevis apaļoties, bet rasties tajā brīdī, kad U20 izlases startēja. Jā, tu tajā brīdī Jā, pieminējies. un varbūt pat, ja toreiz tā nebūtu radusies, tad iespējams mēs nemaz netiktu līdz šim ierakstam, tāpēc, ka tas viss nākamais, kas sekoja ar U18 un U16 droši vien, nebija tik nervu skutinošs un tādu emociju raisošs kā tas U20 starts. Zini kā, ja U16 zaudētu Maķedonijā, vēl varētu visādi būt. Jo tur tas sākums arī, es domāju, ja tu tīri vēlēsi skatīties kā tāds Latvijas basketbola atbalstītājs un tev ir varbūt zināms pesimisms sirdī, tas Latvijas-Spānija rezultāts gan jau tomēr ir pārdomu raisošs, kā minimums. Bet jā, es domāju, ka secībai, kā jau Cerāležu sportā, liela nozīme bija. 29. vieta daudz piesaukto. Jā, bet varbūt dizējam cauri sākumā visam, jo būtu godīgi, skaidrs, ka mēs šeit vairāk par puikām runāsim. Lai piedod meitenes. Diemžēl, bet izējam cauri, jo gal galā tas iedod kopējo bildi par Latvijas jaunatnes basketbolu. U16 zēni, tātad varbūt sāksim otrādāk no U20, jo arī čempionāti notiek. Tie emocionālajā secībā. Pretējā virzienā. Zēniem vismaz U20 zēni, tātad 13. vieta B divīzijā, bet pozitīva bilance. 4-3. U20 meitenes otrā vieta, sudraba meitenes, 10 gadus pēc sudraba zēniem. Tu ievēroji, ar kuru epizodu sakrit panākums? 8. vai 9. Jā, 8. vai 9. Tas bija 8. epizodē viesis. 8. bija Mārtiņš Pērziņš un 9. bija Guntis, jā, un tagad Kaspars pēdējā. Tā kā varbūt pēc 10 gadiem, ja? Sudraba meitenes. Un tad varbūt Mārtiņš pārstāvēs vairākas noņēma. Guntis joprojām par vēsturi stāstīs un beigās tad liekam kapteini. Ja jau mēs runājam par to, tad es varu pareklamēt, ka LSMLV no, acīm redzot, šodienas, kad šis ir pieejams, ir garraksts, ja longrīts arī pieejams par sudraba zēniem. Varat iet palasīties. Es esmu ticis līdz 9. es klausījos pa ceļam. Desmitā baigla, man pašam ļoti patika. Bet labi. U18 zēni, tātad pirmā vieta B divīzijā, perfekta bilance 7-0 un atgriešanās starp eliti. Jeb elitē, U18 meitenes 8. vieta, bilance 2-5. Treneris Rudolfs Rozīts pēc tam komentārā saka, ka 8. vieta un A divīzija ir saglabāta, bet gandrījumu nav. U16 zēni, tātad 11. vieta ar bilanci 2-5 un U16 meitenes arī 11. vieta, bet bilance krietni labāk, divreiz vairāk uzvaru, 4-3 tātad bilance. Jā, lai mēs kaut ko par meitenēm pieminētu, kas savā ziņā ir arī kompliments, manuprāt, Latvijas tieši meiteņu basketbola saimai. Nav tik daudz motivācijas par to runāt, atskaitot uzreiz pēc U20 finiša, jo viss šķiet joprojām tādā samērīgā kārtībā. Vienīgi tas tagad nesen noslēdzās U18 čempionāts, U16 čempionāts atvainojas ar apgrieztām kājām gaisā. Tā vecā patiesība, ka var tajā augšējā zarā nonākt ar maz uzvarām, un es patiesībā atceries, mēs spriedām vēl, kad raidījumu ierakstīt, es vēl teicu, pagaidām man šeit, ka Matīs komandai ir labas iespējas, bet arī tas bija tas lielais astotdaļu fināls pēc grupas. Tur nesanāca Serbija uzvarēt, bet tur arī interesants meitenes ir. Tā kā meitenēm man šeit tie 3 klasiskie scenāriji, kādi var būt bez muzeja A divīzijā. Lielais rezultāts, un tad 2 visi balstās uz astotdaļu finālu. Kopējā rangā 4. vietā Eiropā. Labāks ir tikai Francija, Spānija un Serbija. Tā pašā laikā es negribētu piekrist Valdim, kurš savā podkastā Jančēnus viņam prasīja, kāpēc
mēs nerunājam par labo, par meiteņu sasniegumiem. Viņš saka, tur jau viss kārtībā. Vai sieviešu basketbolā viss ir kārtībā? Relatīvi, kā mēs to skatāmies. Profesionālajā basketbolā mēs noteikti varētu vēlēties daudz vairāk nekā ir šobrīd. Es tagad neatceros, tas bija viens no treneriem, man šķiet, tādā izpratnē, ka kluba treneris vienai no U20 izlases meitenēm, jo skaidrs, ka spēle notiek Latvijas televīzijā, uzreiz tas izsauc cilvēkiem kaut kādas atziņas, uzreiz kāds var kaut ko pielikt, klāt, palabot un tā tālāk. Un mēs tā abi vienojāmies, plus mīnus, es ceru, ka es kaut cik precīzi atstāstu, ka patiesībā līdz tam U20 vecumam šobrīd ir perfekta situācija meitenēm, lai izaugtu, jo vismaz ir tā daudzpusība TTT, kurā tiek iekšā jaunāks meitenes, bet diemžēl tāpēc, ka līmenis ir krīzes daļai, es salīdzinot 3 gadu vecu vēsturi, tad ir Liepāja, tad ir BJBS Rīga, kur jau būtībā spēlē tās vecāko grupu labākās, ko es vēl nepieminu, RSU atvainojos, un visas man šeit bija spēlējušas vai šajā sezonā, vai vēl sezonu iepriekš pirms aizbraukšanas uz koledžu, tajā, kas saucās Latvijas, Igaunijas, Lietuvas sieviešu čempionāts. Diemžēl vienīgi ir tā, manuprāt, ka tie nākamie soļi līdz U23 būtu tādi, ka mēs vairs 23 gadu vecumā nevarētu konkurēt, jo vienkārši nebūtu viņam fiziski, kur spēlēt. Tā kā es domāju, tā varētu mazliet raksturot šobrīd meiteņu basketbola saimniecība ir diezgan labi, lai izaugtu kā jauniešu basketbolistiem, un tad nav kur tos pro-soļus spērt. Jo vienkārši fiziski cik ir darba vieta. Patiesībā jau līdzīgi arī zēniem. Zēni var mazliet ilgāk, es domāju, atļauties sapņot, vai ne? Varbūt, un pelnīt vienkārši tādu vidējo Latvijas algu, bet bez sociālām kaut kādām garantijām un bez darba vasarā. Es domāju, tas viņiem ir tāds naivs pluss, bet varbūt tas nav labi. Labi, skaidrs, ka mums laikam tas lielākais fokus tad ir uz to U20. Gal galā tad arī tap šī ideja. Bet par pārējiem, par U16 zēniem, tur ierastie teksti pēc tam par to, ka ātrauģi vienmēr šajos čempionātos nospēlē labāk, un tas ir viss loģiski. Un ka U18 treneris Galnovskis arī teica, U18 skats varētu jau būt pavisam citādāks, pie nosacījuma, ja puiši spēlēs vismaz Nacionālajā basketbola līgā, jeb LBL2, kā to iepriekš dēvēja. Droši vien, ka nevar jau nepiekrist viņam. Jā, es nezinu, gan kur tie augumi radīsies. Varbūt Iljam Kurucam ir lemts izaugt līdz tikpat tālu, cik Rodionam, ka tur kaut kāda gēna nostrādās. Jo man šķiet, to mēs arī varam daļai sasaistīt ar to U20 izlases startu. Es domāju, pēdējos gados ļoti labi redzama tendence ir, ka tās zvaigznītes jau, patiešām man šeit katru gadu kaut kādas ir, bet viena no tādām problēmām, kas rodās, ir vienkārši, ka nekad nebūs katrā pozīcijā mums spēlētāji. Tā, ka var neuztraukties par jebkuru to tur vietu laukumā, kad dabīgi veidojas komanda. Mēs kaut kā bieži, protams, tās pozīcijas nosekt, jeb aizlāpīt ar kaut kādiem citiem risinājumiem. Jā, kas laikam jau pat ir loģiski. Bieži vien to ir teicis, ka mums ir jālāpās ar taktiskiem risinājumiem, kaut kāda sastāva roba jālāpa. Un gan jau daudz cits valsts, kas nespēlē top 8, varbūt uz to skarās līdzīgi, bet mēs gribam būt tajā top 8, tāpēc par to arī jārunā. Un es domāju, tas jau arī gan šajā gadījumā, gan citos nosaka to, kas ir bieži vien tā spēja robeža, un tas arī aizkliedē kaut kādu skatījumu par to, vai situācija ir laba vai slikta, jo var mierīgi, manuprāt, izvērsties tas tā nākotnē, īpaši domājot par U20, ka būs atkal tie 2-3 izlases spēlētāji. Viņam vienkārši nebija lemts piedzimt konkrētajā gadā, lai būtu panākumi, jo vienkārši nevar vai nesanāk izveidot komandu, kas uzreiz rada rezultātu. Un U16 puikām skaidrs bija, man šeit pirmā vieta turnīrā personīgajās piezīmēs, beigās ar atlikušiem it kā nebija tik traki, bet tas laikam vairāk uz to pārējo spēli. Ziemeļmaķedonijas spēles rēķinu, tur bija tik daudz garām aizmest metienu, ka vienkārši abas komandas vāca. Tur grupu turnīrā vienkārši nebija varianti pie savu grozu. Pretinieki gāja cauri, visi tie pāraugušie grieķi, ja neiemeta pirmo savāc ar otro, neiemet, nebija vienkārši garo spēlētā, lai labāks rezultāts būtu. Bet tāpat jau, protams. Un visiem tiem, kas teik pa laikam grib teikt, ka mēs esam noķēruši lietuviešus. Viņiem ir viens apliecinājums, kāpēc nē. Bet viņiem jau vasara nebija ļoti labi. Salīdzinot ar gadu iepriekš, kad skaidrs, tur katrs fināls laikam bija bez mazliet Lietuvas Spānija vai Francijas Spānija. Jā, bet lietuvieši ir ceturtie. Viņi spēlēja par bronzu. Labi, neizcīnīja to bronzu. Bet
Un divos čempionātos, laikam, vienā palika ceturdaļfinālā, vienā palika no 9 līdz 16, ja nemaldos, kas lietuviešiem ir daļai traģēdija, bet tas nav salīdzināms. Jā, viņiem tāpatās joprojām tas resurss un arī apbrīnojami talanti. Un it kā mēs esam, cik uz ziemeļiem, 300 km, bet, manuprāt, arī Allaži ir bijusi patiesība tāda, ka viņiem ir gan ātrauģi, gan talanti, kas ir ar ātrauģu tendencēm, bet tāpat ir pietiekami talantīgi. Viņiem ir tāda vīrišķīga basketbola, vienmēr gatava spēlēt ātrāk. Par tiem lietuviešiem tieši Kaspars pēdējā Sudraba zēna epizodē, es viņam prasīju par to, viņš teica, viņiem ir Eirolīgas klubs, viņiem ir Žalgiris, uz ko pilnīgi visi, kas nodarbojas ar basketbolu audzināšanu, visas sporta skolas, viņiem ir viens mērķis izaudzināt spēlētāju priekš Kauņa Žalgiri, un tieši tā viņi arī motivē tos spēlētājus, motivē vai tie spēlētāji pašmotivējas, redzot to virsotni, uz ko tiekties un kur tikt. Tā kā Kaspar prāt, tas Eirolīgas klubs būtu lielā mērā arī risinājums tam, lai Latvija spērtu vēl vienu nākamo soli uz priekšu. Bet no Eirolīgas klubs droši vien tas ir kaut kas no fantāzijām mazliet. Jā, zinu, kā interesanti. Es te biju pierakstījis visu, ko tā kā vajadzētu atcerēties pateikt vai ko man vajadzētu apsvērt. Un es tieši biju piedomājis pie tā, ka, ja es nemaldos, nākamā gada janvārī ir LBS vēlēšanas. Jaunās. Kurš solīs Eirolīgas klubu? Jā, kurš solīs Eirolīgas klubu, un ka mana tā atziņa vienmēr bijusi, ka tas ir tālu no prioritātes, bet es domāju, ka Kaspar argumentam ir liela mēroga patiesība aiz tā, un ka tas varētu radīt rezultātu, bet tas vienlaikus man liek aizdomāties, ka ja mēs pat jebkad apgūtu tādu mēroga naudu, lai izveidotu Eirolīgas klubu, es vairāk uzskatītu, ka prioritāte ir tiekot pie tādas naudas sakārtot jauniešu sistēmu, jo tas Eirolīgas klubs varbūt noņemtu mūsu fokusu no tā, kas ir patiesi svarīgs. Un apzinoties mūsu realitāti, tāda varbūt vēsturi, ir tādas iekšējās bažas, ka tas var būt kārtējais ASK, kas tik ātri izplēna un nekas aiz tā nepaliek, kamēr tad jauniešu projekti varētu ilgāk noturēt. Bet tas ir runājot ar naudu, kas nav nekur ieskaitīta, un es vispār tādu aptuveni, ko es tagad cenšos sagrābstīt un iedot basketbolam. Nē, bet par to jau vienmēr, manuprāt, ir stāsts, ka Eirolīgas klubs, tas ir nevis pašmērķis, tam nav jābūt pašmērķim, ir vienkārši varbūt jābūt mērķim, ka ir nepieciešams viens, mēs viņam varam saukt, kā gribam, superklubs vai vēl kaut kas, kā Nimburga Čehijai, piemēram. Tas nav Eirolīgas klubs, bet tā ir kaut kāda virsotne tiešām, uz kuru tiekties spēlētājiem. Šobrīd es nezinu, vai VFS ir tāds klubs, es stipri apšaubīt, vismaz neizskatās tā. Mēs abi labi zinām, cik daudz latviešu basketbols. Jānis Galīts tur pateicis pats man šeit pietiekami atklāt, ka latviešu basketbols nerojas VF, kas jau vien pašā saknēs parāda, ka tas nav tāds bāzes klubs. Lai būtu Čehijas stāsts, un Nimburga labs piemērs, jo Čehiem arī viss iespējamais sanāca šajos gados visādās pasaules kausa kvalifikācijās. Olimpiskās Kanādā, tas kvalifikācijas turnīrs, tad tas varbūt it kā pierāda to teoriju, bet viņi patiešām liela daļa visi tie Hrubani un kas vēl ir tie lomu spēlētāji. Jā. Pēters Benda, vēl visādi, viņi spēlē Nimburgā, Čempionlīgā. Un tai pašā laikā, atgriežoties atpakaļ pie jauniešu basketbola, U20 Čehija šogad cīnījās B divīzijā. Un tā arī ir tāda realitāte, ka arī tās lielākās valstis un valstis, kuras resursu ziņā noteikti ir lielāks par mums. Tradīciju ziņā varbūt mēs gribētu domāt, ka nē, kā Čehija, Somija, Ziemeļmaķedonija arī. Jā, starp man šeit tagad regulārā divīzijā, kur 9. 16. tur arī viņi ir. Zviedrija. Zviedrija. Tie visi ir, tās visas ir valstis, kas, un Ukraina galā, Ukraina ar savu milzīgo resursu, arī lēkā visu laiku no tās A divīzijas uz B divīziju. Slovenija, tas pats, nevienmēr viņiem izdodas noturēties. Polija ar saviem 30 miljoniem iedzīvotāju. Vācija arī ir B divīzija pa laikam. Tā kā droši vien tas, ka mēs tur nonākam, tas nav pasaules gals. Nav pasaules gals arī, ka mēs nevaram tikt atpakaļ uzreiz, bet droši vien gribētos labāku spēli redzēt, nekā mēs to redzējām šogad. Jā. Vai ko mēs gribētu redzēt labāku? Atkal jautājums par prioritātēm. Es domāju, ka jebkurā gadījumā labi saprotams, ka mēs gribam izaudzināt jauniešu pieaugušās izlases spēlētājus, bet tāpat viņiem būtu veselīgi
ja viņi ilgtermiņā pat tiks līdz izlasēm, lai jaunieši izlasēs esot, viņi ir daļa no saturīga procesa vai ne no saturīgas spēles, nevis vai viņiem palikt kādas negatīvas atmiņas, vai arī Dievs pasargā sliktāk kaut kādas negatīvas basketbola tendences viņi apgūtu, bet man prātā nāca, un šādās situācijās laikam labāk patiešām tos treneru vārdus nesaukt, ņemot vērā, cik sensitīvs ir tas temats kā jauniešu basketbols, kad pagājušajā vasarā es vienam trenerim prasīju, kāpēc toreiz tik veiksmīgi nospēlēja Meldera vadībā U16 puikas, tā ir 2006. gadi, kas vēl notika tā relatīvi uz karstām pēdām tam, ka mūžam piesauktie un it kā talantīgie 2004. arī nospēlēja ne tādu pārāk veiksmīgu čempionātu B divīzijā. Un viņa atbild bija pavisam vienkārši, ka tur ir raksturi, kas ir gatavi cīnīties, ēst zemi, un ka tas pat savā ziņā mazliet svarīgāk šobrīd ir nekā talants. Un to es sev piesaucu atmiņā pēc pirmās U18 turnīra spēles. Man izstījās, un kas pēc tam arī ir treneris Šleseri pārunāts, un par ko viņš arī pats ir atklāti visu, ko pastāstījis. Man šķiet, tādos gadījumos mēs ļoti labi varam novērtēt pēc tās jaudas un spēles izpildījumu, ka parasti rezultāts nāk no tiem, kuri patiešām ir gatavi tādai komandas tipā, ļoti sīkstas aizsardzības, katrs pildīt savu lomu, paraugu spēlei. Un U18 izlases skaidrs viegli runāt arī pēc rezultātu, bet U18 izlasē patiešām tādu piestāvēja. Un tad kaut kā... Bet tas talants tik un tā ir vajadzīgs. Tas 1, protams. 2, tie 3 spēlētāji, kuriem iedod bumbu, vai kuri paši uzņemsies, tad, kad tas ir nepieciešams. Šajā gadījumā tur bija Roberts Blūms vai... Portugāles spēle 3. ceturdaļā, jā. Vai Jūras Vītols, jā. 2 galotnes kā minimums. Jā, protams, talants ir vajadzīgs. Tā kā tur ir jābūt tam balansam starp abām šīm lietām. Gan tie, kas ir gatavi ēst zemi un pieņemt savu lomu, gan arī ir vajadzīgs tas 1, 2, 3 spēlētāji, kuri paņems un kuri neliks ārā no viskopējā kolektīva, kas iespējams nebija U20 izlasē. Jā. Tāpēc jāatcina mazliet filmu par U20, bet kā daži cilvēki arī teikuši, U20 komanda apakšgrupā zaudēja 2 saspringtas spēles Nīderlandē un tad pagarinājumā Šveicē. Arī varbūt spriežam pēc rezultātu un kaut ko saskatām to, ko mēs vēlamies. Beigās jau bilants ir pozitīva. Jā, arī tā var skatīties, bet tur vairāk laikam tās lietas, kas lec ārā pēc tā turnīra. Saki. Nē, viņas mainīja to skatījumu gan jau uz notikušo, saistībā ar komandas līderi, kurš tika atsēdināts uz vienu spēli, un tas vēl iedeva to nelāgo fonu, bet noslēdzot par to cīnītāju, cīnītāju raksturu, kas, manuprāt, arī daļai skaidro vairāku šo konkrēto gadu gājumu rezultāts. Mums vēl relatīvi nesenā pagātnē, par ko arī atgādina tavs Sudraba zēna podcasts, tomēr tas sagatavošanās posms bija krietni ilgāks. Es jau biju tevi aizmirst par to, ka viņi braukā uz Ķīnu. 94. gadā, ja es nemaldos, to brīdi. Kehris jaunākais spēlēja, nav tās sazvērstības teorijas, bet to laik visi braukājas turnīriem, viņi kaut kur dienvidos bijusi kaut kādu ļoti ilgu periodu. 95. principā mazura izaudzināti no bērnu kājas, no Iecavas sasaukti klāt tie, kas ir Iecava Jelgava, bija Pļaunieks vai Negeks, un arī Pola Paspārnē pielikt klāt. Un tāpat arī senajā Valda Valtera laiku pagātnē, kad, principā bija junior izlase, LBL spēlēja, un laikus tie spēlētāji tika gatavot kādām konkrētām lomām, un es domāju, tie piemēri parāda, ka, ja ļoti ilgi tiek strādāts pie tā, ka tas viens kodols spēlē kopā, tad krietni vienkāršāk atrodas Šķēls un Janičēnoka paudzēja tas Arvils Pūce, kurš pieaugšo basketbolā nespēlēja, bet viņiem tolaik bija tas 1,99 centrs, un viņš tur tiek ielikts, viņš apzinās to, kas viņam jādara, viņš liek tos aizsagas, viņš tur cīnās, un kaut kāds varbūt tālāks nākotnes projekta tipa centrs, kam ir 2,10, kas ir talantīgs. Es nesaku, ka toreiz tāds bija, bet vispārīgi netiek pie spēlēšanas, jo tā komanda jau ir bezmazliet gadu slīpēta un gatavot tam Eiropas jauniešu čempionātam. Un šajos pēdējos gados mēs labi apzināmies, nezinu, cik tas ir labi zināms basketbola sekotājiem, tie sagatavošanās posmi krietni īsāki un nav vairs tās tālās treniņu nometnes, un ļoti bieži mēs iztiekam ar Baltijas kausu, jau ziemā, un tad vasarā uzspēlējam Gruzīnu. Mums te klasiskie viesi ir Ukraiņi, kas piespiedu kārtā te dzīvo. Bieži vien igauņi leiši un aidā uz turnīru, un es domāju, ka tur arī tas varam strīdēties, tas ir labi vai slikti.
tur arī bieži vien radās mums tās komandas, kas ir gatavas rezultātam, jo viņas vienkārši arī ir komplektētas un jau mērķiecīgi virzīts uz konkrētas vienības, tādu stilu un labu spēli, kamēr varbūt talantīgi izlasa, bet viņi 5 pārbaudas spēlēs jau gluži vienkārši neieskrienās, lai tad rādītu visu savu potenciālu. Un tā ir uzreiz lielāka tāda māka trenerim mēneša laikā izveidot kaut ko. Pēc tā U20 treneris Čoders teica, ka viens no iemesliem iespējams bija pieredzes trūkums, viņam grūti nepiekrist. Es izgāju cauri tam sastāvam, ja mēs stingri pieturamies, ka U20 tomēr jau ir it kā tas ir jauniešu kategorija čempionāta izteiksmē, bet tas ir pieaugušo basketbols, tur ir spēlētāji, kuri vairs lielākoties spēlētāji, kuri vairs jaunās līgā nespēlē. Un tad, izejot cauri šim sastāvam, patiesībā es ieraudzīju tikai 2 spēlētājus, kuriem ir tāda profesionāla basketbola pieredze bijusi pagājušajā sezonā. Tas ir Kļānskis Itālijas 3. līgā, kur viņam ir 20 minūtes vidēji spēlē, un Fārenhosts Vācijas 3. līgā, kur ir 17 minūtes vidēji spēlē. Un pārējiem spēlētājiem tur ir dažas, varbūt kādam ir kāda spēle, kādas minūtes bijušas Latvijas-Igaunijas līgā, bet tā lielos vilcienos 2 koledžā sēdēja. Vai mazos tramvajos mums ir LBL2, jeb NBL spēlētāji. Un nosacītais šī gada gājuma līderis Freds Bagāts, kas nospēlēja pusstundu visu sezonas garumā savā augstskolā NCAA. Man šeit Rihards Vāvers arī vismaz vienā spēlē izgāja laukumā vai kaut kas tāds. Un ironiski abi iemet 17 punktus vidēji spēlē. Lūk. Tā kā es domāju, ka šeit arī mēs varam pamazām atkal nonākt līdz tam klubu basketbolam, kas savā ziņā traucē arī U20 vecumā sasniegt rezultātus šādos Eiropas čempionātos. Jo toreiz tie paši sudrabzēni, tur jau lielākā daļa no viņiem spēlēja nozīmīgas minūtes. Ar to es domāju 15-20 minūtes vismaz Latvijas čempionātā. Bet atsēzien man atmiņu. Tas tobrīd bija teju pīķis, ja komandas skaitam bija kāds 12 LBL, 13, 14 gads. Tā, 12, jāskatās. Bija daudz, jā, bija daudz. Jo tad jautājums, vai viņi tur tika tāpēc, ka es domāju, ka daļa no viņiem arī vienkārši bija tik labi, lai spēlētu, kur šī sastāva modelī ir, es domāju, diezgan pamatots jautājumi par to Stumbras Liepājā. Jā, bet kā viņš jau... Nē, viņš Jūrmalā spēlēja pirms. Viņu izlienēja, jo viņam nebija vietas. Un tad, tad mēs varam daudz strīdēties. Viņš tur tika pie tām savām 15-20 minūtēm LBL līmenī. Jo vajadzēja spēlēties 12 komandām, vai arī jo viņi bija tik labi, ka viņiem vajadzēja dot? Tas ir jautājums, bet tas ir jautājums par to, vai toreiz mēs uzskatām, ka bija augstāks līmenis vai nebija augstāks līmenis. Ja bija augstāks līmenis, tad arī ar to, ka ir vienkārši fiziski nepieciešams šiem spēlētājiem, bet viņi jau arī spēlēja. Tās savas vēlreiz pieminētās 15 minūtes. Es domāju, ka bija augstāks. Es domāju, ka par stiprākajām komandām turpat nav vajadzības strīdēties. VFS Ventspils bija vienkārši spēlē augstāka līmeņa Eiropas turnīros. Protams, jā. Man šeit vidusslānis bija vidēji mazliet vecāks, es teiktu. Man tā vismaz atmiņas. Bija vairāk 26 gadīgi spēlētāji nekā tagad, kur tomēr vidējais vecums dažām komandām ir... Ogra vēl spēlē ar tādu kodolu, ka ir iet pēc tūlītē rezultātu. Un, ja mēs uzskatītu, pārējās komandas būtu ļoti jauns vidējais vecums. Tas vienmēr ir jautājums par to, vai tādā Ogrē Lastiņš nebūtu varējis spēlēt vairāk aizdītajā sezonā. Vai tomēr viņš neatbilst tam līmenim. Tur tad treneri redz labāk to situāciju. Man grūti pateikt. Es nezinu. Es domāju, ka abos ir mazliet patiesības. Es domāju, ka varēja spēlēt vairāk, bet neredzējām arī tādas konkrētas pazīmes, ka Ogres vajadzībām tūlīt pie kaut kāda panākuma tikt. Visticamāk uzvarēt pusfinālu un kaut ko izdarīt Latvijas play-offos. Nebija arī tādas 100% pārliecības viņu vērojot laukumā, ka viņš ir gatavs tūlīt dot rezultātu. Un tad arī mēs varam uzdot nākamo jautājumu, vai tas ir vajadzīgs. Vai Ogrē tūlīt tagad vajag Latvijas tā būt pozīcija augstāk? Vai Markusam Lasiņam jāspēlē vairāk? Filozofijas jautājums. Jā. Klubs, protams. Tas kad būtībā jau vajag savā ziņā jau vajag man šeit abu veidu klubus. Tādai pavisam skaistai dzīvē no daudzpusības viedokļa. Gan lai kāds tur mazliet pacīnās un ir kaut kāda sportiska interese un arī tam skatītājiem Ogrē galu galā arī es pieņemu. Ja būtu 15. vieta un spēlēt tikai sportskolas Sauzēkņi,
negrib mazliet pagrimtu tās tradīcijas un ažiotāžu tribīnēs. Un gluži tāpat arī vajag to 15. vietas klubu, kas spēlē jauniešiem. Jā, bet vēlreiz tajā laikā, kad zāle bija zaļāka pirms tam 10 gadiem, toreiz to spēja apvienot. Jā, tāpat Jūrmala, ko mēs pieminējām, viņi cīnījās par to play-off, viņi gribēja tikt četrniekā, viņiem tas bija mērķis, bet viņi atrada minūtes. Jā. U20 vecuma spēlētājiem. Tā kā es nezinu, man grūti pateikt, tas ir tāds treneru klubu uzstādījumu vai treneru izvēle vairs nepaļauties uz jaunajiem. Varbūt treneri arī dzīvo tā, kā bija manā laikā, un tāpēc tagad jaunie tā tik ļoti vairs netrenējas, un tāpēc nelaiž laukumā. Es nezinu. Man būtu aizdoms, ka mēs tomēr, ņemot vērā, ka Liepāja, Valmiera, Latvijas universitāte, cerams arī Zeļi, ka šobrīd tur vairāk vai mazāk tomēr ļoti jauni spēlētāji tiek pie iespējām, ka nevar sūdzēties, es tā teiktu. Nav arī pietiekami daudz arī ir gal galā izbraukuši. Man grūti būtu iedomāties spēlētāju, izņemot, ja viņš patiešām vienās no vadošajām komandām, kur vienkārši viņš netur konkurenci. Man grūti būtu iedomāties situāciju, ka ir kāds, kas vispār nav viņam vietas, nav kur viņu pieteikt, un vispār nav opcijas spēles laikam. Tā kā es tā ļoti neizstāvētu šo paudzi no tādas perspektīvas, ka viņiem LBL nav ko darīt, jo, neviens viņiem neuzticās. Manuprāt. Jā, bet rekur tas pats Ričards Kļenskis, viņš Kapo spēlēja Itālijas B sērijā, ir 3. līgā pēc spēka. Jā. Vienā no spēcīgākajām komandām. Cik man zināms, jau ir līgums nākamo sezonu, un es domāju, viss šobrīd zvaigznēs ir ierakstīts tā, ka viņš būs kādu laiku vēl tas spēlētājs, kuram Latvijā nav interesanti. Viņš jau ir vietējais spēlētājs Itālijā. Tieši tā. Tad mēs viņa piemēru varam attiecināt arī uz tiem, kuriem ir Latvijā, kur ir latvieši Latvijas klubos. Viņš ir kā Itālijas klubos. Bet tad tur rekur atrod tomēr vietu 20 minūtēm laukumā arī U20 vecuma spēlētājiem. Malācis, lai cīnās, ko lai saka. Jā, es nezinu, uz kurien es gribu aizvest šo sarunu. Jā. bet man šķiet, ka tas klubu basketbols kā tāds, profesionālais basketbols, ir ļoti būtisks, ja mēs gribam satraukties par U20 vecuma zēnu izlašu rezultātiem. Jā, nenoliedzam. Un vai mēs varam pārlikt tēmu? Varam. Es tad, droši. Manuprāt, izvirzīšu. Man vajag paņemt telefonu, man tur bija vēl pierakstīts. Bet tu runā, ko tu izvirzīsi? Es vēlos izvirzīt citu teoriju, pat ne teoriju, man šeit diezgan acīm redzama lieta, kas šajā saistībā arī ir ļoti, ļoti svarīga. Un man pat daļai smieklīgi likās, ka mums bija kolēģi, kuri vēl nesenā pārraidē sveiciens Jānim, sveiciens Igmāram, kuri tik ļoti izcēla, ka lielā izlasē ir taču pilnībā gandrīz tikai puikas no laukiem, kas ir fakts jau kādu laiku, uz ko ir balstīts mārketinga kampaņas, un man ir Krekliņš vēl, kur vairākas pilsētas atzīmētas, ne tikai Rīga, no kurām... Man nav tās, jā, man cits. No kuriem nāk Latvijas izlases basketbolisti, bet tādu riktīgu lauku spēku mitriķu trūkums pēdējās jauniešu ilsēs. Nav vēl tik traksas Rīgas īpatsvars, bet varbūt pat konkrētāk izsakoties, aizvien mazāk esot tādiem stāstiem, varbūt viņi līdz manim nav nonākuši. Bet es domāju, ka es zinu šīs izlases pietiekami labi. Nav vairs Andrejs Gražulis, kurš vienkārši tiek atrasts Koknesē kā vieglietis, kur Didis Bērziņš aizved Jēkabpili un kurš kļūst par basketbolistu un nezinu. Starp citu, tas pats Edijs Šlesers, U20 izlases, U18 izlases treneris, arī savulaik auga Ukros, kas ir ciems, kas ir vairāk zināms kā Dinas Bertānas dzimtā vieta, un no turienes viņu ievēroja un aizved uz Valtera basketbola skolu treneris Jānis Skuja, kurš Limbažos tagad strādā. Es domāju, tādi stāsti ir neskaitāms reizes mazāk nekā pirms 10 gadiem, nekā pirms 20 gadiem, un sāk aptrūkties resursi, tīri dabīgu sportistu resursi, visi mums ir
sporta skolu attīstīti, spēlējuši basketbolu no 7 gadiem. Agrās specializācijas sekas vēl aizved vēl pie daudzām citām blaknēm un trūkumiem. Par tām traumām mēs varbūt pat varam nesākt, jo tas, tur pat varbūt mums diviem ar savu izglītību nav tik daudz ko apspriest, lai tas paliek zinošākiem cilvēkiem, bet es domāju arī tas gan netieši atspoguļojas jauniešu šo rezultātos, gan ietekmēs nākamo valsts vienību, kas spēlēs pēc 10, pēc 20 gadiem. Gluži vienkārši vairs nav tādu laukos atrastu džeku, dimantiņu, kurš pārvērš basketbolistos. Mēs varam aiziet tik tālu, ka katru gadu samazinās Latvijas iedzīvotāju skaits. Jā, diemžēl arī, jā. Un tur jau tas resurss arī, tieši tik vienkārši tas ir, ka tur jau tas resurss arī samazinās. Arī basketbolā un jebkurā citā sporta veidā. Matīsam Graudņiem šeit bija tāda, ja viņš izsaka tādu atziņu, man uz viņu jāpaļaujās Ventspils sporta skolas Spars direktoram, ka agrāk vēl vismaz šo starpību, vienalga, vai mēs tur salīdzinām Rolandu Šmitu ar parastu Rīdzenes DSN vai jebkuru audzēkni vai kuru citu stipru lauku puiku. Agrāk viņi bija izteiktāki, jo nebija to spaidām telefonu visticamāk. Agrajos 90. dzimušais rīdznieks visticamāk Rīgā. Kad tu tiki pie savu pirmā spaidām telefonu? Tāda vietāluņa. Es, starp citu, sāku studēt universitātē ar telefonu bez interneta, bez vietāluņa. Vāpā tu gājies? Jā, man bija ļoti liels problēmas. Es pat neatceros, kāpēc es lēni uzzināju, kas ir vietāluņas. Man tas nebija aktuāli, līdz pēkšņi es nonācu situācijā, ka es vispār Stradiņos neko nevaru izdarīt bez vietāluņa. Bet jā, Matīsam, es domāju, tur arī kaut kāda diezgan liela patiesība ir, ka tas agrijos 90. dzimušais rīdznieks gan jau bija pietiekami nodrošināts savās Rīgas mājās, kamēr agrijos 90. dzimušais rūjienietis kā Bertāni, valmierietis kā Šmits un visi pārējie, ne tikai sociālā stāvokļa dēļ, vienkārši tad vēl nebija ienākuši tehnoloģijas vai netik pamatīgi, ka tas palīdzēja laukiem, un tagad viņa prāt parasts puika no laukiem neko neatpaliek no parasts puikas no Rīgas, jo tas telefons vairāk vai mazāk ir lielākai daļai. Vienam tur jaunāks, vienam tur sliktāks, bet viņam ir kaut kas viņu notur iekšā dīvāna, un vairs tik liels īpatsvars lauku puiku neskraida apkārt, un tajā dabīgajā treņā neattīstās. Tāpēc nevaram vairs salīdzināt viņus tā. Un tas, viņa prāt, kaitē tam vecajam mītam, ka stiprie lauku žēki atbrauks, un viņi būs vismaz rīdzinieks apspēlēs stājienē ar basketbolu prasmēm. Tad droši vien jāvēršas pie vecākiem. Pie tā, ka, skaidrs, ka no tā jau nevar izvairīties, bet to var limitēt. Jā, manuprāt, lai izaugtu tāds veselīgs jaunietis, tas būtu nepieciešams šī limitācija tam, cik daudz tu var pavadīt pie ekrāniem, pie viedierīcēm. Es pats ar to saskaros ikdienā, ka bērni ir viņi ļoti ātri kļūst atkarīgi no šīs lietas. Jā, un ļoti ātri apgūst, kā ātri tiks pie tā, ko viņiem tur vajag. Precīzi. Diemžēl mēs dzīvojam tādā laikā, kad bērni grib, lai viņus izklaidē, un paši nemeklē vairs veidus, kā to darīt. Tur nelēkā apkārt, neskraida apkārt, nemeklē kaut kādas, varbūt arī vecākiem patīkamākās lietas, ko darīt tur, bet rāpelēties kaut kur un tam līdzīgi. Kaut vai tik vienkārši. Bet ja vecāki limitē šo, un arī laukos, manuprāt, man pašam ir māsa, kura speciāli pārcelās uz laukiem, lai audzinātu savus bērnus tādā vidē, un viņiem ir viedierīces, bet visiem ir ļoti limitētas pieejas tam visam. Varbūt vidējais latvietis ir tik nodarbināts, ka viņam nav enerģijas. Pēc tam vakarā vēl, vairāk apvieno darbus vai strādā vairākās vietās, un tad vairs vakarā nav enerģijas vēl viņam uzturēt interesi, un vienkāršākais ir iedot ierīci. Protams. Ir ļoti bēdīga teorija, es pat atvainojos visiem klausītājiem. Tā ir realitāte. Tā nav, diemžēl, tikai teorija. Jā, tā tas ir. Man šķiet, ka kā daudz par to, nedaudz, bet skaļi izskan tas, ka, kur mēs tur par to B divīziju, nevaram tikt ārā no tās B divīzijas. Bet, es paskatījos, parakos nedaudz tādos pašos pamanāmākajos piemēros, tepat Somija, Sasu Salins, Lauri Markkanens. Markkanens NBA, droši vien superzvaigzne, mēs viņu varam tā dēvēt, vai tuvu tam. Saša Vezenkovs, arī B divīzijas MVP. Jā, Saša Vezenkovs. Bet, jā, un Salins arī. U vecumā viņš spēlē tikai B divīzijās.
ja tas talants būs, tad viņš tiks pamanīts arī B divīzijās. 91. gadu meitenes arī, starp citu. Jā, tās, kas tikas pasaules kausa, principā, lielākā daļa tieši no viņām tās bija. Jā, es domāju, tur galīgi nav problēma. Markkanen, starp citu, bija Somijas U20 komandā, kas izkrita no A divīzijas. Varbūt arī, lai kāds man uztver vai pa pilnu, vai neuzskat, ka esam divkos, man ir uzreiz jāpiemina. Man tagad primārā darba vieta ir Eiropas jaunās basbola līga, tā kā visus manus argumentus un sacīto varat brīvi pieņemt, ka esam kādā veidā neobjektīvs. Cenīšos to atspēkot, ja kāds tā uzskata, bet Laurija Markkanens, starp citu, ja nemaldos, vēl uz 16 vecuma grupā Eiblā vāc diezgan švaku statistiku, un tad vienkārši vienā brīdī pēkšņi izšāvās. Man šeit tieši tajā gadā, tajā sezonā, kurā viņam palika 17 gadi, tā kā man nemaz neizbrīnīts, ka viņš 16 gadu vecumā vēl tur nevarēja palīdzēt neko tā super augstā līmenī. Vai tu gribēji paturpināt to sarakstu? Jo man uzreiz ir prātā nāko teikt. Saki to, kas tev ir prātā. Jo, tas klasiskais stāsts par to B divīziju un tās nozīmi, es domāju, un es to esmu laikam tev teicis ārpus ētera, ļoti piemērots vai piemērs vai gadgājums tam, cik ir saplūdis tas spēks, samērs varētu būt 2002. Gada, kur pagājušajā gadā absolvēja jaunats izlases. Tātad ar treneru Mārtiņu Gulbu bija 18. gadā U16 vecumā, viņi man šeit bija 9. Es neatceros precīzi vietu, bet viņi bija tabulas vidusgaļā, tur starp visiem, kas jau pēc mūsu tām jaunākajām... Pasaka vēlreiz vidusgaļā. Tas būs tā kā drops tev nākamajām epizodēm. Paldies par aplausiem. Es domāju, tu ierakstīsi man izgriezumiņu. Kas tagad pēc mūsu vispār pieņemtajām tādām atsauksmēm, mēs tādus čempionātus traktējam kā pieņemam, vai ne? Jā. Vismaz neizskart malaši puikas. Būs labi, noturies divīzijā. Tātad 2 gadus vēlāk Covids nepiedalās. 21. gadā U19 pasaules kauss. Kā parasti pasaules kausos, grūtības ar citiem kontinentiem, kā mēs tur Puertoriko atklāšanas spēlē uzvarējām vai zaudējām, man jau ir paslīdējis no atmiņas, bet... Uzvarējām. Un tad ar Serbiju pēdējā, galotnē zaudējām. Jā, Serbiju gandrīz uzvarējām, Rodijam bija pie -3 bumbu, laikam aizgāja pēc 2 punktiem. Un Serbi beigās, kur bija labi. Palika 5. Bija diezgan labi, jā. Jo es atceros, ka tas gadgājums bija labs, un viņiem vajadzēja spēlēt U20B ironiskā kārtā. Katrā ziņā ideja tāda, pasaules kausā absolūti neizgāzās, uzvarēja vairākas spēles. Senegāla man šeit bija tas FIBA sastāvdaļfināls, kas arī bija tāda samocīta spēle, bet varēja mierīgi tikt astotniekā. Viss kārtībā. U20 grupā viņiem atstāts mantojumā B divīzijas čempionāts. Atkal ironiskā kārtā Serbiem sīva spēle. Man šeit Šulcam nesanāca kaut kāds lēmums galotnē. Neizkļuva uz A divīziju. Uzreiz, pēc jaunajiem kritērijiem, kā mēs sakojam līdzi čempionātiem, traģēdija. Vispār, kas ar šo gadu gājumu tagad varētu notikt. Un man šeit tas ir ļoti labs piemērs, kas parāda, viņi spēlē 3 dažādos čempionātos. Un principā pēc tām pirmajām 2 vasarām varētu teikt, ka super, vai ne? Šis ir tas viens cerīgais gads, bet kā redzam, pēc tam tajā B uzvarēt, iespējams visas spēles, iespējams zaudēt tikai vienreiz. Tas nav galīgi viegls uzdevums, jo tur ir vēl vairāk, kas cenšas uzdarīt. Tā skaitā tie paši serbi, kur var patrāpīties pa ceļam. Un tu vari mierīgi būt 11. vai kuru tur 12. pasaules komanda, bet vienlaiks neiekļūt no B divīzijas. Pēc ieciklēties uz to vispār man šeit jau pašā saknēs ar to jāsāk, ka tas nav vajadzīgs. Nē, protams, tas sašutums jau droši vien rodas tāpēc, ka mēs zaudējam Kosovai. Jā, tas arī Šveicei. Komandām, kurām mēs it kā uzskatām, ka mums vajadzētu būt labākām. Mums vajadzētu būt labākai komandai par šo valstu komandu. Jā, bet tā ir tā globalizācija, es domāju. Pirms 20 gadiem tur spēlēja krietni citādāk spēlētāji gan ādskrāsas ziņā, gan izcelsmes ziņā. Un, tā būtu no citas perspektīvas to paskatoties, tā būtu tā lieta, kas mani uztrauktu. Ja es tagad vasarā tomēr cenšos paskatīties tās labākās komandas. Ja, piemēram, Itāliju, U18 izlases paskatījos kaut cik Spāniju, lūk, no tā mēs pamatīgi atpaliekam. Tur man ir diezgan liels bažas, kāpēc... Arī Itālija? Ja tīri pēc augumiem, ja pēc 12 gadiem tā arī izskatīsies pieaugšo izlases, šobrīd varbūt vēl varam nesūcēties, vēl skrien gan Itāļiem,
Tas ir patiešām tīri fizioloģiski domājot, ne jau piekasoties kāda rasē. Tur vēl skrien gan puikas ar melniem matiem, vārdos Mateo un Gianmarco un kādu vēl. Ja viņiem pēc 10 gadiem visi būs divmetrīgi un ar tādām roku izvērsumiem, un mēs spēlēsim ar to mūsu tīri latviešu materiālu, mums nav tik daudz iebraucēju, nezinu, varbūt tā mums tas basketbols stāsts beigsies. Tur mēs šeit nenoliedzam fiziskajās īpašībās atpaliekam. Es pat neatceros, kā es pie tās atziņas tagad nonācu, vai es kaut kādu citu tēmu izmetu, bet... Jā, mans points bija par to, ka tos talants jau pamanīs jebkurā gadījumā. A vai B divīzija, tas talants, ja ir, tad viņš būs, un viņš būs arī palīgs lielajai izlasēji, ja viņš būs atbilstošs pieaugušo profesionālajiem basketbolam. Un tur pat nav tik būtiski, kur tu spēlē. Tā ir A divīzijas pirmais astotnieks vai B divīzija. Tas pats pirmais astotnieks B divīzijā. Un ja sapnis ir koledžu basketbols, arī NT piemēri B divīzijā varbūt vēl vienkāršāk kādam ir tieši samest tos punktus un to statistiku savākt, un viņi no turienes arī visu noslauc, ko vien var vai kam vien interesē, un nav nekāds šķēršļi. Ja mēs par tādu individuālās attīstības ceļu. Vēl viena lieta, kas man šķiet, par ko būtu jāparunā, kas droši vien arī ir tāda sāpīga un varbūt ne vienmēr izcelta tēmā, bet par kuru vajadzētu parunāt, ir tas, ka treneri neraujas. Viņi ļoti izvērtē to, pie kurām izlasēm pieteikties un pareizi sakot, kuras izlases mēģināt trenēt un kuras izlases atstāt kādam jauniem perspektīviem trenerim. Starp citu, varbūt ir jāpamaina. Varbūt man jāatgriežas tajā perspektīvā, kāda bija 2013. gadā, kā tobrīd uz to skatījās, bet tomēr vienalga Roberts Štelmahers, basketbola kluba Ventspils galvenais treneris, Ainars Bagātskis vēl taču arī, tad viņam vairs jauniešu izlases nebija, bet katrā ziņā... Nē, jaunieši nē, viņš jau bija pieaugušo izlases treneris. Jā, taisnība, ko es moldu. Gada, jā. Ko es moldu, bet... Bagīs jau ar jauniešiem nestrādāja. Tikai kā konsultants U18. Bet katrā ziņā pat, Štelmacher kontekstā es neapgalvoju, ka tas, ka tev ir sasniegumi pieaugušo basketbolā uzreiz nozīmē, ka tu esi atbilstošāks, lai sasniegtu rezultātu, bet, vienu faktu mēs varam noteikti konstatēt. Tas CV tiem treneriem, kas tagad vada jauniešu izlases, viņš bija iespējīgāks agrāk. Mēs konkrēti vairs tikai piesakās, mēs šeit tādi lielo komandu asistenti vai perspektīvi jauniešu treneri. Tad Agris Galvinovskis vēl, kā jauniešu treneru komisijas pārstāvis, viņš U16 ir bijusi viņa paspārnē pēdējos gados. Un tad mēs redzam, ka Sērbija aizbrauc ar Zoranu Lukiču. Jā, ārdījās. Un arī apskāpēc. Ar Nenadu Čanaku. Jā, viņu arī redzēja. Itālijai, man šķiet, pat 10 gadus galvenais treneris U20 izlasē ir Sakripantī bijis. Ar citu es manīju Lukas Banki asistentu no Strasbūras. Viņš man šeit trenēja Soms? Francijas U20 sieviešu izlasi. Okay. Kas man šķita īpatnē, bet katrā ziņā arī parāda, ka cilvēks, kas strādā Strasbūrā, arī jauniešu sieviešu izlasē piesaistīts vasaras laikā. Es domāju, ja mums kāds treneris būtu Strasbūrā arī, varbūt tas nebūtu tā. Nē, labi, mums jau pašiem ir piemērs šī gada U20 meitenes. Tāds treneru kolektīvs. Bet meitenes, man tā atmiņa saka, mazliet citādā kategorijā. Tur ir tā savu saimīti, viņi nokopja savas jauniešu izlases. Tur Matīs Rožlapa, cik gads pēc kārtas varētu teorētiski varbūt arī, paņemt vasaru brīvi un nerauties. Es pieņemu, ka atkal vairāk mēs esam problēma puišu pusē. Tad mūsu treneri izvērtē, kur ir iespēja kaut ko sasniegt, un tikai tur piesakās. Un arī atalgojums. Es nezinu, tu vari mani palabot, es tā saku uz atmiņu, cerams, ka varbūt kāds piecinīs teiks, ka man nevajadzētu tā teikt. Man šķiet uz visu to ciklu, kurš arī sākās laikus, ka tevi tur oktobrī, novembrī konkursu kārtā ieceļ. Galvenais man šeit kaut kas 1500-2000 par to ciklu. Ja es nemaldos, asistents, kurš parasti ir sporta skolas cilvēks, kurš parasti varētu tobrīd vadīt labu nometni pelnošu. Arī varbūt skaidrs, tas nav viegls darbs, bet tomēr mazliet tādu vairāk iespējas atslābināties nekā atrasties kaut kādā Portugālē vai Maķedonijā un tur analizēt pretinieks nebūtu
kaut cik tuvumā savai ģimenei, šeit asistents ir kaut kādi 500 eiro, kas arī ir pusotru mēnešu darbs aptuveni, rupi sakot. Bet tad jau tieši tiem lielajiem treneriem, tad viņi būtu tieši jāmotē. Viņiem es pieļauju, ka tas tā finansiālā puse nav tik būtiska. Viņi varētu atdot šo tam basketbolam, to, ka viņi ir tagad profesionālos klubos strādā, tad, tas varētu būt tās, kā viņi atdod to savu, kā amerikāņi saka, giving back, atdod to parādu. Parādīt ceļu programmai, kā amerikāņi saka. Jā. Latvijas basketbola programma. Bet vai mēs, es arī saprastu, viņš saka, es 9 mēnešus 10 biju projām Japānā, Rumānijā, kur mums vēl treneri šobrīd ir. Tās, laikam, 2 izteiktākās zemes, Raimonds Feldmans, Ukraiņu klubā uz vietas, bet gribās ar to ģimeni, Lietuvā ar Roberts Stelmachers nākamajā sezonā Mazurs arī Lietuvā, Vētra, Igaunija, kaut kāds mums atkal kontingents parādies ārzemēs. Arī viņus var saprast, vai ne? Ja viņi tā pateikt, ko es vēl tagad... Cik kā mēs tā visu saprotam, tad jau... Bet starp citu jautājums tev, es nezinu, kā tad tie itāļi, spāņi, francūži savējos panāk, ka viņi tur strādā vasarā? Gan jau arī ne jau tikai ar pliku naudu, es tā iztēlojos. Es domāju, ka nē. Es domāju, ka tas ir kaut kāda vēlme, pirmkārt, dot atpakaļ, otrkārt, kaut kāda arī ambīcija personiskā. Jo tur mēs nonākam pie tā, ka viņiem vienkāršāk ir apzināties un ticēt, ka Klaus varbūt vadīšu Eiropas zelta izlasi. Kamēr Latvijā tā latiņa tagad ir, tu tik skaties, patiešām. Nedod Dievs, netiks ārā no B divīzijas. Jā, daudz kas notikšos ar Dāvu Čoderu, fuj. Jā. Tiem, kas gan publiski, gan aizkulisēs. Kaut vai pats tikko atceroties visu, ko mēs teicām par atalgojumu, pirmkārt jau tādā ziņā, ka ne jau viņš viņus audzināja līdz 20 gadu vecumam, un otrs, ka ja pat kāds uzskata, ka Dāvs Čoders nav piemērotākais, lai viņus izvestu uz A divīziju, kas ir pieņēmums. Tā jau kaut kādā mērogā nav viņa vaina, ka viņš un vēl viens cilvēks pieteicās tam statusam, tad, ja ir teorētiski 15 labāki kandidāti par Dāvu Čoderu, lai izvestu viņus, viņi jau nepiesakās. Tad Dāvim sanāk, principā, lūz situācija visos iespējamos variantos, tikai, ja viņš neuzvar. Ja viņš to neizdara, tad Dāvu Čoderu vaina. Kā risināt šo? Visur jau to naudu. Varbūt treneru komisijai ir jābūt tādai stingrākai savos secinājumos, savos ieteikumos, savos... Uzrunāt kandidāts? Konkrēts, jā. Labs jautājums, es nezinu. Agrim tagad savā ziņā atkal tikai balstoties uz rezultātu, viņš izspēlēja pareizo kārtu 18 saistībā, jo, cik zinu, viņš tur kārtīgi iestājās par Edīšu Leseru, kur arī Pēters Ozoliņš bija kandidāts, un tur arī varētu gan jau tādu, kā minimums, garu rakstu uzrakstīt par to, kā tas viss izpaudās. Bet vai viņam vēl ir kapacitāte atrast un uzrunāt un piemeklēt katru izlasē labāko treneru? Bet mums tā kapacitāte ir jāaudzē, ja jau tiek runāts par ekscelences centru kaut kad nākotnē. Tad tur jau arī būs nepieciešama cilvēka. Un patiesībā varbūt tas ir risinājums, ja mums ir tāds ekscelences centrs, tad no tā ekscelences centra arī nāk jauniešu izlašu treneri. Jā, labs jautājums, cik tur ir paredzēts nodarbināt cilvēks, jo tagad Dāvs Čoders, cik es tā saprotu, vairs tur nebūs, kuram bija tāds konkrēts, kā to puika attīstības flanks sagatavots, ieskicēts. Bet es zinu, ka Ivar Ikstens zināšanas tiktu izmantotas tieši saistībā ar tādu fiziskās attīstības plānu izstrādāšanu, bet vai tur būtu vieta vairākiem treneriem, kur par to vēl tikt atalgot, kā minimums 3 galveniem treneriem, puikām, 3 meitenēm. Sāksim atkal ar puikām, lai piedot meitenes, ar kurām it kā viss kārtībā. Diez vai arī tur ir tik daudz treneriem ieskicētas tās vietas. Bet tas droši vien būtu solis tajā virzienā. Jā. Un es domāju, ja mēs atvalkam atpakaļ to Eirolīgas jautājumu, tas pārskatāmajā nākotnē, manuprāt, ir tāds atkal vēlēšanas piesaukšu. Pārskatāmajā nākotnē tas varētu būt lielākais no manas perspektīvas Latvijas Basketbola Savienības izaicinājums, mazinoties cilvēku skaitam
Latvijas valsts budžetam nepaliekot tādam jūtam lielākam, jūtam labākam, bet sporta veidu skaitām, kuros var būt akreditēta profesionālas ievirzes programma gan palielinoties. Varbūt basketbolam, hokejam, futbolam, volejbolam tur jāsadurās rokās. Vispirms tos pārējos jāizstumda, un lai man piedod citu sporta veidu entuziasti, es tīri no viņu 4 interesēm skatos. Viegli, lai te gan jau arī visticamāk. Un tad otrs ir izskarot nevis katru vasaru jaunatnes čempionātu vai kaut kādu lielo notikumu. Mēs esam ievērojuši. Tā ciņa tur iestaigāt, to plus mīnus katra savienība tagad, kas ir spējīgi var izdarīt. Bet jāuzvar tajā sacīkstē, kurš pirmais tiks pie kaut kādas vērienīgas naudas akadēmijas izveidē. Es domāju, tā ir pavisam noteikti nākotne. Kas ir visiem 3, manuprāt, ja pa 3 lielajiem vaļām, arī volejbolu varam pieskaitīt, kas visiem 3 ir 4, tam būtu jābūt pašmērķim, manuprāt. Tad par to iepakojumu, es domāju, arī tur var atsevišķu sarunu taisīt, tur visā to var izpildīt, vai ir katrā reģionā savs centrs, vai tam jābūt tikai vienam galvaspilsētā, bet... Kur palikt tas reģiona izlašu projekts? Ir. Okay. Pirms Covid tika tā kā izsludināts, Covidā laikam, loģiski. Bija šajā sezonā. Bija šo sezonā. Jā, es pat varētu kaut ko atsaukt atmiņā, bet tā, kad notika win-win gala pasākums kaut kad neilgi pirms jūnija, neilgi pirms Jāņiem noteikti bija fināla turnīrs, kurā tur sacentās Austrumu rietumu centrs. Man 49. vidusskolā. Labs jautājums, kāpēc tas netika izsludināts. Varbūt tur ir kaut kāda arī motivācija neizsludināt rezultātus, lai tiem vieniem vai otriem. Jā. Jo tur galu galā rezultāts noteikti nav pašmērķis, lai te konkrētā gadagājuma treneri vienkārši iepazīst tos spēlētājus, lai tiem treneriem no katra reģiona būtu motivācija. Bet jā, tur, ja nemaldos, es pats Visockas Rubens pieslēdzās Kurzemes galam, kur bija Roberts Rozentāls no Kandavas, Česlavs Matejkovičs, man šeit arī bija tajā treneru sastāvā un Arvis Steckis. Tad viņi strādāja ar tiem visiem, man šeit sanāk, viņiem bija 15 šajā gadā. Kas pārstāv Kurzemi, tad bija tas austrumu gals un centra gals, ja nemaldos. Tā kā tas notiek. Es domāju, tā ir svarīga lieta. Jautājums atkal būs daļēji, cik šāds projekts var vienlaiks pacelt, un es zinu, ka skeptiķi atkal uzskata, ka tiek izdedzināta daudz nauda par to, lai apstītos, vai tur 25. vai 35. attiecīgā gadagājuma spēlētājs ir pietiekami labs, ja beigās tāpat mums 2-3 nāk no viena. Mums jau tā masveidība jāaudzē. Nē, es vairāk esmu atbalstītājs nekā kritizētājs man šeit konkrēta ideja. Īpaši arī, es domāju, tas ir gan treneriem svēta lieta, lai viņi kaut kādu gaismu redz, lai viņi saskat, ka viņus, tieši konkrētās reģiona izlases kontekstā, piemēram, rietumos vai austrumos, ka viņiem ir motivācija strādāt, un otrs arī, manuprāt, gan jau tiem puikām ir forši, vienalga no Gulbens vai no kurienes tu esi, ka tev tu atbrauc to nometni, uzvēl savu Latvijas izlases krēklu, kāds pa tevi interesēs, ka tu kaut ko pārstāvi. Es domāju, tur arī vairāk pievienotās vērtības. Labi, apaļojamies. Kas tev vēl ir palicis nepateikts? Un, vai tev ir kaut kas tāds, ko tu obligāti gribi vēl pieminēt? Viss kaut kas man sarakstīts. Viena lieta, ko es domāju, ko es varēju aizcert, bet es nezinu, cik tas ir aktuāli svarīgi. Tas jau arī daļēji lietās, par ko mēs iepriekš runājām, kaut kādā mērogā tika aizcerts. Varētu vēl diskutēt par to, vai mēs vienkārši neesam ar atsevišķiem spēlētājiem aizraujušies ar to, ka mēs taisām vienkārši individuāli attīstīts spēlētājs, kuri tad ielikt jauniešu ilusēs vienkārši nespēja rādīt kolektīvu basketbolu. Es domāju, ka tā arī konkrētos gadījumos nerunāju par tendenci, bet konkrētos gadījumos, manuprāt, tā ir problēma. Tādā izpratnē, ka sanāk komanda ir, es atkal negribu nevienu aizvainot, varbūt, ja kāds saklausīs, tad varēs man pārmest, cerams pamatot. Es domāju, ir bijuši gadu gājumi, kur ir pietiekami daudz talanta, kur mēs joprojām varam sagaidīt, ka būs lielās izlases spēlētāji, bet viņi ir vairāk, teiksim, tā nākotnes tāda projekta tipi kā spēlētāji, kas varbūt nav slikti, mēs viņus audzējam pieaugšo basketbolam, bet tā, kad to izlasi saliek kopā, ir vienkārši tāds
kaut kāds talantu skaits, kas visu kaut ko var izpildīt, jā, bet tur izlase neveidojās nekādā veidā. Es nezinu, vai tā ir problēma vai nav, bet rezultāti, manuprāt, to kā problēma. Ja mēs runājam par rezultātu kā par problēmu, tad tas noteikti rezultāti negatīvi ietekmēs. Es nezinu, kā būs, kad būs 25 un kā. Okay, bet mēs jau droši vien vienojamies, ka rezultāts nav īsti problēma. Jā. Varbūt problēma vismaz emocionālā līmenī ir tas zaudējums tai Kosovai. Bet kopumā jau rezultāts droši vien, ka nav problēma. Vismaz mēs abi par to droši vien varam vienoties. Jā, nē, tam es piekrītu. Jautājums, vai viņi izaugs kā basketbols, varbūt tad mēs tās vēl varam skatīties. Vai viņi būs gatavi divas lietas izpildīt pret krēslu. Jā, tur tā lieta, ka tas ir labs punkts, ka tam darbam vajadzētu tomēr notikt komandā, ja integrējot komandā to spēlētāju regulāri, ne tikai uz to kaut kādu īsu posmu. Mm-hmm. Un, lai kādu paslavētu arī, piemēram, paņemsim Robertu Blumu kā piemēru, kuru es domāju, piemēram, es varu teikt par sevi. Es kādu laiku uz viņu skatījos arī kā tādu spēlētāju, kam redzu divas stipras konkrētas tādas lietas, primāri metiens raksturs, un ir kaut kādas šaubas, kā tas izskatīsies basketbolā, pieaugšo basketbolā. Manuprāt, viņš šādā turnīrā, kurā bija labs process, kurā tika sasniegts arī rezultāts, saistīt vai nesaistīt, ka viņš tomēr kā spēlētājs kaut ko ieguva, jo ļoti nikni nospēlēja aizsardzībā. Es domāju, Edijam Šleseram vispār bija tāds uzsādīts tāds mērķis, to ciešu aizsardzību, to presingu, un viņam kā spēlētājiem, kam gan jau primāri dzīve būs saistīta ar uzbrukuma prasmēm, tas kaut ko deva. Viņš parādīja kaut kādas līderu īpašības, laužot spēles. Grūti to nosvērt, vai tas džeks, kurš tur, nezinu, 3 čempionātos paliek B divīzijas 13. vietā un pretī noliekot tādu Robertu Blumu, kas ir piedzīvojis tādu lielu uzvaru, vai tas patiešām viņam ko ilgā tādā dzīvē ietekmē. Bet gribētos domāt, ka par slikti jau noteikti nenāca, ka viņš bija daļa no tādas labas komandas spēles, kas viņam varbūt pašam kaut kādu apvārsni paplašināja par to, ko viņš var sasniegt basketbolā. Karjeras pirmsākumā droši vien tas drīzāk varētu ietekmēt, protams, atkarīgs arī no personībām un kā cilvēki ir, kā viņi uztver lietas un tam līdzīgi psiholoģiskā ziņā, bet jā, tad visdrīzāk tas būtu karjeras sākuma posmā, tad kaut kur nospēlēt par labu, tas, ka tu esi kaut vai tai B divīzijā, bet tu tur esi uzvarējis, tu tur esi bijis tas līderis, tu tur dabūji to simbolisko piecinieku, varbūt kādam tas ir svarīgi. Tas CV, es domāju, vēl kāds tomēr līdzi. Tas tā ir skaista lieta, ko ierakstīt. Vismaz es tā domāju, ja tu redzētu, tagad, bet ja tu piesaisti meklēs kaut to 20, 21, 22 gadu vecu spēlētāju, ja tāds papildu teikums noteikti klubam varētu likt aizdomāties, tas ir iespējams. Viņš kaut ko prata tur tajā līmenī. Un uzvarēja ar viņu iekļaut komandā. Jā. Bet tad tu redz, ka tā ir problēma. Mums jau nav tik daudz to. Es nezinu, varbūt runājam personālajās. Es nezinu, vai. Nezinu, vai. Es nezinu, vai to vajag, jā. Ok, tu negribi pēc tam zvanus uzklausīt. Ne tikai tāpēc, arī vairāk, arī tāpēc, ka es varbūt kļūdos. Es nezinu, man interesē, piemēram, tādā ziņā tavs viedoklis. Es tajā kaut kādā mērogā, varbūt kādām klausītājiem tas pārsteigums. Manas tādas ikdienas žurnālistu gaitas šobrīd ir beigušās, tas man palicis tikai ir kā hobijs. Un es tajos gados, bet basketbola studija vēl joprojām turpinās, tā kā uz basketbola studiju to arī var attiecināt. Es tā arī īsti negūtu tādu iekšēju komfortu runāt par cilvēku, kas nav pilngadīgs, jo, manuprāt, tas ir tikai sports, un man tagad kaut ko viņam vai pārmest, vai norādīt uz trūkumiem, vai pretēji saslavēt. Kāds no tā ir labums? Es labāk runāju par Latviju kā kolektīvu, nekā tad atsevišķiem cilvēkiem. Es tev šai ziņā noteikti ļoti piekrītu. Ir jau mums bijuši arī kaut vai jauniešu komandu sasniegumi. Es atceros, pirms daudz gadiem Meta šķiet uzvarēja kaut ko lielu, kaut kādu turnīru. Tur ir liels citu Zviedrijā, klubu akadēmijas, ja ne akadēmijas, kaut kādas komandas, tur Anglijas un tam līdzīgi. Man šeit tas ir tas Zviedrijā, kurš sabrauc bez mazliet no visas Eiropas, kas ir populārais. Es vēl toreiz strādāju sporta centrā, un tāpat kā tev arī šodien, man sporta žurnālistika ir vairs tikai hobija līmenī, bet jā, arī toreiz bija no Metas puses nāca tas, ka kāpēc tad mēs neziņojam par šādām lietām. Man liekas, tā atbilde bija skaidrs. Ne jau žurnālistiem, tādiem pilnlaika žurnālistiem ir jāraksta vai jāinteresējās par jauniešu sasniegumiem, jāatnāks preses relīze, un tā preses relīze visticamāk tiks nopublicēta. Īpaši ar tādu notikumu kā virsraksts, tas jau dabīgi ģenerē. Lai kāds tur speciāli ietu pēc tam un izceltu to pats no sevis, dabiskā ceļā.
Tie, es nemaldos, vēl tas jau kaut 13-14 gadu vecs. Jā. Tas ir vēl tā. Jo savulaik jau tais pašos Able posmos mums cik komandām, Rīdzenēm, DSN-iem un tam līdzīgi ir bijušas uzvaras tur pār Maskavas Himkiem vai vēl kaut ko no Eirolīgas klubu. Žalgiri jau regulāri līdz šodien. Jā. Tā kā, nav jau tā, ka tas būtu jāķer ārā un jāstāsta par to visiem. Jā. Īpaši, jo mēs, starp citu, neizskārām tēmu, kas varbūt pat varēja izpelnīties visgarākās pārdomas. Mēs varam turpināt. Īpaši ņemot vērā to vecāku fonu, kas arī ir daudz aprunāts un apspriests un arī pamatots, domāju, vairāk no viņiem izpelnījušies kritika pēdējos gados. Un viņi jau tāpat man šeit tās Able 15 uzvaras pret Žalgiri. Starp citu, tur arī ir divi dažādi Žalgiri. Ir tas ekskluzīvais, kas spēlē otrajā Lietuvas līgā. Man šeit tur spēlē primāri tie, kas ir pietuvināti, teiksim, lielai komandai. Un tad ir darba valodā vai mūsu tādā sarunu valodā sauksim to par sportskolas Žalgiri. Kas tā kā arī tur var skatīties divām dažādām lietām, ko tu Eiblā uzvar. Jo tajā otrajā tur jau spēlē parasti tie, kas ir Lietuvas jauniešu ilusēs un kas jau tur tūlīt pat var spērt kādu solīti iekšā. Visādi Keri Krīsis un kas tik vēl nezin, kā sezonas laikā, kas pievienojās. Kaspar Vecagari. Lietauras Lelevičus, man tagad tāds favorīts pēdējos gados. Pieminēšu, redzēsim, pēc 5 gadiem var kāds klausīsies un būšu absolūti kļūdījies vai trāpījis. Tas ir interesants. Labi. Jā, vecāki jau paši saslavē, tā kā kurnāla žurnālisti, es domāju, tur patiešām pārmest, ka nav vai izsekots vai labi relīzi ieliks, bet ka no mūsu puses vēl papildu jāuzliek. Es domāju, tā jau tiem puikām ir ļoti bieži milzīgs sloks uz pleciem. Labi. Jaunos talantus tad varbūt nē, bet izņemot, protams, ja viņi sasniedz kaut ko, tur uzvar Eiropas čempionātos vai ir finālā kā Žagars savulaik un pēc tam Irā tiek uz vāka, manuprāt. Ja ne uz vāka, tad noteikti intervija. Klubā bija liela intervija pirms pāris. Lūk, bet varbūt tā Basketbola savienība jāņem pie dziesmas. Tev kā Basketbola savienības podkāstu vadītājiem. Par vecākiem tieši? Vai par vispār? Cik ilgi mēs te B divīzijā tur ņemsimies? Tāpēc arī daļai varbūt tā mani atkāpe un domgrauc. Tas, ko es teicu par, un es pat nepieminēju, manuprāt, svarīgāko. Man prieks, ka Raimonds Rudzēts, pat viņam ir sižeta sērija, kas būtībā iet roku rokā ar to, par ko mēs runājam. Tas treneri atalgojuma sakārtošana, lai nav tev 90 eiro ar 7-gadīgajiem. Sāns Poga. Čau. Mārtiņam Tīsam arī čau, jā. Bet viņi jau pārslavēt, man tāda sajūta. Sākam gaidīt no tukuma beidzot kādu jaunu cilusēs. Redz, atkal, ko daudz esam jau. Jā, bet jā. Spiediens. Šī viena lieta, proti, neloģiski tā sistēma, kā treneri dabū algu. Otrs, tas mans minētais par lielai sporta veidu sadodās rokās un izstumj tos pārējos pulciņus, lai vienkārši mēs nededzinātu naudu bezjēdzīgās nodarbēs. Un visbeidzot, Excellence centrs, es domāju, tas ir nākamo 4 gadu laikā reāli pieprasām lieta. Tā man šiem pēdējiem gadiem, par tām milzīgajām lietām, patiešām Eiropas čempionāta atvilkšana šeit, trāpīšana ar Luku Banki, tās ir tās vai ne, tās milzīgās LBS lietas un izvēles, man šeit vairāk vai mazāk viņiem tās sanāca. Zini kā, par to Luku Banki pagaidīsim. Zini kāpēc? Tāpēc, ka es tev nospēlēšu Kristiāna Krēļina lampā Latvijas radio teikto. Labi, es neesmu dzirdējis. Mēs uzvarējām tos jēņķus, ja? Come on, es sēdēju pie galda, lūdēju, tevi kādu dzēru alu, kāds mēs, bet viņi dzird, ka es kliedzu caur televizoru. Un tie mudaki, viņi zaudēja. Tāpēc līdzoties ir vairāk uzvarētājs. Tas ir stāsts par to, ka mums vēl jāpagaida, kāda reakcija būs no sabiedrības puses pēc pasaules kausa. Es ļoti ceru, ka mums tur ies labi, bet mēs to nezinām. Un tā kā varbūt Luka Banki vairs nebūs dieva kārtā pēc šī pasaules kausa. Jā, īpaši ņemot vērā to aizvadīto mēnesi un viss. Pēdējo pārbaudas spēli arī ņemot vērā. Jā, tas vēl. Man tas neuztrauc un tā kaut cik šķiet otršķirīgi, bet protams, vairāk tās lietiņas apkārt ap nometni. Tur kāds varētu vēl, es godīgi lieku roku uz sirds, es kaut ko nojaušu, kaut ko zinu, bet daudz ko nezinu, vairāk es pat nezinu, nekā zinu, jo es saku,
Man šis cikls ir bijis tāds, ka es vairs neesmu bijis žurnālists, man tur nav jāsako līdzi, jāuzdot ikdienas jautājumi. Es biju, ne uz vienu pārbaudas spēli, nebija ne uz vienu presenu pirmo reizi. Es biju, bet ko tu tur presi neuzzinās? Viņš jau uz preses jautājumiem māk atbildēt. Bet tur vēl kāds varētu izpētīt un noskaidrot un uzzināt, kā tu bija ar visām tām komunikācijas lietām, no kā nāca tam, kā es, skaļi jau var pateikt, man šeit visā Latvijā ir zināms, Luka bija nervos šajā mēnesī, un tad sazin, jā. Bet izdarīs viņš. Tā visa ir, kā Bagātskim patīk lietot un patīk lietot terminu lirika. Tā visa ir lirika. Beigās jau paliks rezultāts. Un tieši no tā rezultāta jau arī tad sabiedrības viedoklis veidosies, vai mainīsies, vai nemainīsies, vai uzlabosies, vai tieši pretēji. Tā kā, bet mēs atkal aizpildījām projām Excellence centrs. Es klausos LTV sižetu, un tur izskan informācija, ka būtu nepieciešams 750,000 līdz 1 miljons gadā, lai uzturētu šādu Excellence centru. Te es domāju, mēs atkal nonākam pie tā paša jautājuma, par ko mēs runājam pašā sākumā, par klubu basketbolu. Ja mums ir tas viens superklubs, bet ja tas ir ASK gadījums, kad naudiņi ir un pēkšņi nav vairs, tad tam nav, es nezinu, vai tam to ir vērts darīt. Ja nav Excellence centru? Jā, Excellence centru, ja nav tādas pārliecības, ka tas ir uz palikšanu. Un tas ir uz palikšanu tikai tad, ja ir kaut kāds vienots tāds valsts sporta redzējums. Ja Vladimirs Steinbergs ir jaunais Edgars Severs, nostrādā 11 gadus. Un spēja katru ministru var pārliecināt par to, ka jāturpina. Man tā personība jau būtībā vienalga, kur ir, bet lai tas cilvēks spētu aiznest to ideju, ka tam ir jābūt ilgtermiņā. Un ilgtermiņš ir būtībā nebeidzami. Tas vienkārši tā būs. Un es varu vēl, teorētiski vēl tādu pretargumentu iemest, ka nebūs jau beigās ko trenēt. Viss jau būs aizbrauks. Viss būs aizbraukuši. Un, starp citu, mums jau ir tāds viens precedents. Labi, Mazurs tur 95. Viņi arī beigās bija tajā LMT akadēmijā, bet principā es uzskatu, ka viņiem tāds to laiku ekvivalents Excellence centra darbam tāpat tika izvilkts tīri, ka treneris Mazurs patiešām anormāli darbu paveic tādā man šeit apjoma un uzņemšanā ziņā. Bet LMT akadēmija jau ātrāk sākās 94. Jā, tieši to es gribēju teikt, ka 95. var visādi interpretēt un pagriezt kā pozitīvu piemēru. Manuprāt, super vecāki, tur Porziņa ģimene un tam līdzīgi. Man šeit Andžejam teica arī, cik tur enerģija nav ieguldījis, lai Andžejs izaugtu tāds, kāds viņš izauga. Un treneris Mazurs, bet mani vienauži 94. Arī varbūt kaut kādā mērogā tam projektam tur viņi varbūt ļoti liela bet viņi varbūt pateicību parādā, tāpēc, ka, ja mēs atkal atgriežamies pie rezultāta, ja tas ir svarīgi, tad no U16 līdz U18 un pēc tam U20, tur bija vērojams stiprs progress. Un beigās nesanāca pieaugušie spēlētāji, jo vienkārši nebija pareizais gads, un jebkas tāds arī varētu, piemēram, tagad notikt, jo piemēram, ņemsim 2004. Šeit, varbūt piedod, ja Dāvs Ozers bija uz brīdi aizbraucis, bet tad atgriezās pēc 1 gada. Tāds izteikts vecums, kur it kā netrūk talantu, un neviens nekur neaizbrauc. Un tad tajā konkrētajā brīdī gan jau tas Excellence centrs patiešām tiem puikām, manuprāt, viņi nospēlēja zem savu spēju robežu, ļoti palīdzēts jauniešu čempionātos, bet mēs arī varētu uztrāpīt, es nezinu, tagad uz to 7., 8. Andžejs prom, Petrovičs prom, kaut kas tagad vēl aizbrauc. Gatavojam. Grīnvalds aizbrauc. Jau ir svarīgs, lai arī klubu basketbols augtu galā, lai būtu tie spēlētāji, lai būtu tā vēlme pēc klubu basketbola, lai nāktu vairāk spēlētāji, viņiem būtu kaut kur jāpaliek. Un pat ja ne LBL līmenī, tad kaut vai NBL līmenī. Bet tad mēs no valsts ieguldam naudu, lai tas vidusslānis izaug un lai pēc tam pašvaldības maksā tiem pašiem un viņi turpina spēlēt. Tad valsts maksā, lai valsts maksātu. Tas nav precīzi un pareizi, bet tā ir realitāte šodienā. Jā. Diemžēl pie Latvijas ekonomikas es neredzu, ka kaut kādā tādā tuvā pārskatāmā nākotnē tas varētu mainīties. Diemžēl.
Nu, ja mēs es daļai apzināti ironizēju, skaidrs, ja mēs runājam basketbola interesēs, arī viduslāni, es domāju, ja valsts to naudu dod, tad ir vērts viņu apgūt un tērēt, vai tas izturēs ilgtermiņā, es nezinu, bet es katrā ziņā domāju, ka ir vērts pamēģināt, jo Eirolīgas klubs tā tīri, manuprāt, un lai piedod tie džeki, ja viņi uzskata to par kaut kādu aizvainojumu, mēs radīsim Eirolīgas klubu, un kas tad beigās teorētiski mēs tērēsim Latvijas naudu, lai tur kaut kāds Mareks Meijers gan jau būtu tāds, kas sabrauktu mājās, kas ir tajā pareizajā cenu kategorijā un spēles līmenī, un tur spēlēt kaut kādu Andreju, varbūt Gražuli, mēs tad dabūtu atpakaļ. Dairs tagad šitajā rudenī gan jau būtu paņemts dabīgi, viss sakrīt. Pieļauju, ka arī tādam Rodionam būtu, kur atspērties nākamajam solim. Jā, un globāli tas sanāk, mēs vienkārši apmaksātu algu, ko viņi, vairāk vai mazāk, viņi tāpat nopelna ārzemēs un nespēlē nemaz tik sliktās vietās. Es labāk tad riskētu un cerētu, ka tas ir ilgāk par 3 gadiem ar to Excellence centru nekā Eirolīgas klubu, kuram galā arī daudz vairāk naudu vajadzētu. Tur nesalīdzinām vairāk, bet... Un mēs tur beigās mūs vēl nepaņems tur. Tas ir cits jautājums. Tāpēc tā ir fantāzija. Jā, mums piekrīt. Tāds Eirolīgas klubs tiešām ir, manuprāt, tikai fantāzija. Katru gadu aizvien lielāk un katru gadu vairāk, īpaši, lai piedod Raimondu, man šeit viņš ir svarē par to taisas sižets, es jau sāku nesaprast. Vienkārši superklubs, nevis Eirolīgas klubs. Jā. Tas būtu varbūt pareizais. Ok, jā, piekrīt. Varbūt, pareizais. Jā, pat 5 miljoni Eiro kaps un netēriem vairāk. Kur tu tur, tiešām cienīgi spēlē. Un varbūt tad, mēs runājam par to. C9, Nimburga un tam līdzīgi. Var sakot, klubs, kas pie veiksmes var pacīnīties par kaut kādu tur pusfinālu, varbūt kādreiz uzvarēt tajā Eirokausā. Tas arī būtu milzīgs pārsteigums, jā, bet vai tas būtu pietiekams dzinuls tādam jauniem un sporta skolām ražot spēlētājus tieši priekš šī viena superkluba? Tā kā tas Lietuvā. Nē. Manuprāt, nāktu, skaidrs prometē nav mūsu klubs, bet mēs redzam, ka kaut kas ar to apmeklētību nav tā, lai tas gluži radītu to ažiotāžu, kas laikam būtu tā galvenā pievienotā vērtība. Mēs redzam, ka jauniešiem vispār kaut kāda domāšana ir, man vienkārši, neizprotamā, nevis tādā izpratnē, ka es nepiekrītu, viņi var domāt un darīt, ko viņi vēlās. Bet man tas ir nesalīdzināms. Es bērnībā fanoju tur par ASK Barons un Ventspils spēlēm. Man šeit viņiem tas ir patiešām vienalga. Viņi caur TikTok apsīsies kā Kristaps Iedankos. Tā kā es nezinu, vai arī tas dos jauniešiem to atspērienu, kas gan jau būtu arī vēl viena pievienotā vērtība, ko es vēlētos, un vai mēs tur vēl akadēmiju pabāzt apakšā. Man nerodas pārliecība, vai tas dos to, ko mēs saredzam. Ja tas superklubs taptu vismaz manās iedomās un fantāzijās, tur jau būtu tas Excellence centrs arī iekšā tajā klubā. Tad tas būtu tā Excellence centra, tā būtu tā virsotne. Bet politiķi nesaprast. Politiķiem būtu, atkal... Bet tāpēc tas ir jautājums par... bilants, cik tur C9 parasti grupā ir. Vairāk zaudēm nekā uzvars. Bet... Ko mēs atbalstam? Netiek pat KHL playoffā, kā savu laiku Dinamo tiek. Labi, ka tur Latvijas Latvijas nav, jā, bet vēlreiz mēs atgriežamies pie tā, ka tas jau ir visas valsts sporta politikas jautājums. Un tad, kad es ieraugu prioritāro sporta veidu sarakstu, kurā nav 4, bet ir, cik tur pat bija, 20 sporta veidi. Man tas nelīmēs kopā ar vārdu prioritārie sporta veidi. Un man atkal šķiet, ka, tad atkal it kā mēģinam izdalīt pēc iespējas vairāk, bet nekur tā īsti līdz galam tā pamatīgi. Jā, un kā tas zogot no kolēģa Raimonda Zepa doma, principā jau viņi arī dabā ir izveidojušies. Es tikai domāju, ka ir mazliet starpības starp dažādām pašvaldībām. Ir tās, kas ļoti konkrēti, Gulbena zelta piemērs. Mēs visi saprotam, kas ir Gulbenai prioritāte un viss. Un tad ir tāds, varbūt man mīļo Madonu var piesaukt, kur tāds sajūta, ka tu pārāk daudz gribas sadzīvot. Un, Madona ar tā arī, jā? Jā, kas tur telpa futbols tagad bija virslīgā, tur meitenēm volejbols vienmēr ir bijis, visi tie autosporti. Foršs sporta centrs ir. Jā, tu patīk tur sporta centrs. Basīts ir vispār tādā savā ziņā pabērnu lomā. Florbols, tiešām, es esmu pirms daudz gadiem piedalījies nakts basketbola turnīrā. Jā, ir tāda laba tradīcija. Ir joprojām? Jā, godīgi nezinu. Cerams. Ja nav, tad tas jau ir solis nepareizā virzienā. Redz, viens no braucējiem vairs neko nezina, tad jau tas nav labi pazīme. Galu galā ziemas sports mēs nepiesaucām, kas ir konkrēti prioritāti tur. Jā. Bet,
tā man šeit rodas tie negatīvie piemēri, ka varētu jau arī tās, kā Raimonds saka, tās pašvaldības pašas noteikti un viss būtu labi, manuprāt. Un kaut kādā mērogā tāpat ir loģiskāk, nevis, ka, vai ne, ka nāk no malas tagad un pasaka Siguldē, viss, neļaujam jums mēs šļūkta kamerām, lai cik tas absurdi nebūtu. Bet mums jau parasti tā griba ir pārāk liela visu tajā novadā darīt. Ir daudz tādu novadu, negribu tikai Madonu tā nosacīt, kritizēt. Tas jau lielā daļā Latvijas ir. Kaut kāda kapa jāliek, cik drīkst. Vienā novadā. Ko darīt? Sportskolā būtu akreditēts sporta veidi, es nezinu. Jo, ja nav tāds viens, kurš ar savu stingro roku pasaka priekšā, kā darīt, tad mēs turpināsim tā uz visām pusēm. Tad ir tā organizētā tad jau arī nav godīgi prasīt. Tad nav godīgi prasīt rezultātu. Vai satraukties par rezultātu. Nē, sporta līdzstājiem ir godīgi. Tas jau ir forši, ka viņi dzīvo līdzi un pārdzīvo. Un arī, ja kritizē, tas nozīmē, ka viņiem tas rūp. Bet, ja tur galējībās saka aiziet, tad par to droši. Jā, lienot tur cilvēkiem personīgā dzīvē un tā. Jā. Labi, kas tev tur vēl blociņā pierakstīts? Viss kaut kas vispār. Man te grūti atšifrēt dažas lietas, ko es gribēju pateikt, konkrēti pozīciju trūkums. To laikam mēs izgājām cauri. 2002. gada teoriju, to mēs izgājām cauri. Atlētiskums labākajiem lauki. Viss ar lielajiem burtiem, 5 izsaukuma zīmes. Laikam to, ko es vairāk vēlējos pateikt. Daudz jau varētu. Tev arī izskatās telefonā šis tas ir. Mēs jau izrunājām par to, ko es te biju pierakstījis, jo... Arvils Pūce es pieminēju. Tas ir lieliem burtiem, jā? Jā, arī lieliem burtiem, jā. Labi, es domāju, ka gan jau, ka mēs atkal kādreiz varētu satikties par kādu jaunatnes basketbola tematiku parunāt. Valds man vienreiz uzaicināja tad, kad vēl bija tāds Clubhouse, tu atceries. Viņš teica, viņš man uzaicināja, un pirmais teksts viņam bija, tu jau kā jaunatnes basketbola zinātājs un eksperts, es tāds, kopš mums brālis vairs nespēlēs, tā ļoti virspusēji, bet nē, tas noteikti ir temats, par ko noteikti ir vērts runāt, un noteikti mēs to varētu darīt vēlreiz. Jā, un galā pat neviens no mums nepateica arī, man šeit tik pašprotam lieta, kā mums bija neticams talants skaits starp 89. un 96. gadu. Vai arī varam tur 98. ievilkt. Varbūt pat mēs varam visu 90. 10 gadu ievilkt, un pievilkt klāt 2000. Kaut kad arī cikliskuma ziņā jābūt kritumam. Kā teikt Gunts Keisels, viņš piesaukt varbūt to 60 no sākuma, kad ASK uzvarēja 3 reizes pēc kārtas. Kad Rīga bija basketbola galvaspilsēta, un tad neizbēgami sekoja tas 60 no beigas, kad nevarēja vairs to esošo resursu, un tad tur centās to ASK un Vefiņu saukt kopā, un tad tur nesanāca nekas Spartakijādēs, un vienkārši bija kritums. Aicināsim Gunti. Bet man nav, diemžēl, pārliecības, vai pēc tā krituma nāks kaut kas... Vienkārši manuprāt, ir jāstrādā citādāk ar jauniešiem. Tas jau ir kurā līmenī. Es Latvijas radio strādāju, un Radio 5 šobrīd ir rebrandings noticis tieši iemeslu dēļ. Es tik ilgi to reklāmu esmu dzirdējis, ka zinu, ka 23. augustā. Tieši šī iemesla dēļ, tāpēc, ka ir jāstrādā citādāk ar jauniešiem šodien, nekā tas bija iepriekš, un tieši tas pats attiecas uz basketbolu, droši vien arī jebkuru citu sporta veidu vai nozari, pat ne sportu. Jā. Tā kā to mēs varam novēlēt, meklēt šos jaunos veidus. Jā. Nepārdzīvot par varbūt netik labiem rezultātiem jaunatnes izlasēm, un vairāk koncentrēties uz ikdienas darbu. Jā, un ja vēl es labāk nepiesaukt skaļi, bet vienai apdzīvotai vietai vismaz šobrīd, vairākiem cilvēkiem ir bijis kāds brīdis dzīvē, kad viņi ir ļoti apņēmīgi par kaut ko, viņiem šķiet, ka ir jauna laika sākums, pēc es labāk nepieminēšu, bet es domāju, ka viņiem ir potenciāls to izpildīt. Ir viena apdzīvota vieta, kas tādā sporta skolas pašvaldības līmenī, mēs šobrīd ir apņēmusies, ka viņiem līdz 13 gadiem spēlē, kur tas bērns vēlās, kur tas vecāks viņu ved, un tad viņi tā izsacinās, ka, mēs par to nepārdzīvosim, ar treneriem viss ir atrunāts, spēlēs ir basīt, bet mēs patiesībā redzam, tas ir labāks futbolists, vai vispār nezinu, kaut ko ej uz vieglētiku, vai arī otrādāk, un, ja mēs runājam par tādām jaunām idejām, un patiesībā vecām idejām, bet vienkārši no jaunām realizētām un jaunu strādāšanas veida jauniešiem,
Tas būtu, manuprāt, ļoti liela svētība visiem tur iesaistītiem sporta veidiem, ja viņiem sanāk to realizēt, un arī mazliet arī parādīt, ka tomēr var vienā vietā sarunāt to, ka, kas ir saprotams, ka treneriem ir sāpīgi pazaudēt audzēkņus, jo tas var ietekmēt tieši viņu likmi, jo tās grupās vajag konkrētu cilvēku skaitu. Ja viņiem to sanāk realizēt, tas arī gan Basītim nāk labi, gan daudziem citiem, un tad varbūt arī mums vairāk būtu stāsts par jaunajiem gražuļiem, kas sāka veikt lētiku, un tad tur viņus 13, 14 gadu vecumā diezgan veiksmīgi pārbīdīja un pateica, jā, tu vispār esi tuvu 2 metriem, 3 soli forši liekt, bet tu arī vari ar 3 soli grozā ielikt no augšu. Labi, klausies, 1,5 stundu gan izpagājis. Paldies! Paldies tev! Gribu vēlreiz dzirdēt brīnišķīgo intro, šoreiz kā outro. Jā, uz noslēgumu. Čau visiem! Čau!